Iedomājieties, man pienāca halas kaut kāds darbinieks un saka, reku, treneri, ar šo ripu jūs pēcspēles metienos uzvarējāt. Un uzdāvināja man ripu. Kā Edgars smējās, tur viņa kabatā, lai kāds nenozog. Arti, emociju daudz, bet ko tu vari teikt par spēli šodien? Protams, mēs visi zinām, kāda ir Latvijas U20 izlases statistika A grupas pasaules čempionātos. Mums ir smagi iet un kā jau es iepriekš teicu, šī ir tā kā pieaugušiem olimpiādi, jo te praktiski visi. Nu labi, viņiem vēl varēja būt Celebrīni un Bedārds, protams. Zin kā, no pirmās 5 minūtes varbūt nesākām tā, kā mēs gribējām, kā bijām runājuši, bet tev no pirmās minūtes, no pirmās sekundes jūt, ka uz soliņa ir komanda. Un man prieks, ka viņi bija pārvērtušies salīdzinoši ar to, kāda bija tajās pirmajās pārbaudas spēlēs 2. Bet mēs jutām uz soliņa komandu. Un pēc pirmā perioda, es domāju, arī ticība parādījās tam, ko mēs darām, un kad vienā spēlē, kā mēs sakām, viss ir iespējams. Un skaidrs, ja mēs runājam par to, kā pret viņiem spēlēt, nu, neskaitīsim, cik tur viņiem 10, cik viņiem pirmā raundā draftētie, bet tā ir ļoti ātra, ļoti tehniska komanda. Tāpēc mums pirmais bija kaut kā jādabūna lejā, kā saka, viņu ātrums un šie ātrie pretuzbrukumi. Tāpēc pie pilnīgi pazaudēts rips mēs atvilkāmies nedaudz atpakaļ. Es viņiem teicu, čaļi, man ir gluži, kā saka, kā Naurim Brikmanim ir dziļvioleta grupa, vai ne, dziļviolets, un taisies, man ir dziļviolets, kā tas izskatās. Ja viņiem noņem ātros pretuzbrukums, tas ir viņu galvenais ierocis. To mums izdevās izdarīt. Protams, mums Linards spēlēja super un visa komanda, jūs redzējāt, no pirmā perioda, no paša sākuma, kā mēs bloķējām metienus. Un skaidrs, ka ja būtu spēle līdz 4 uzvarām, nu, es nezinu, vai mēs 4 reizes uzvarētu vai ne Kanādu, bet tas ir pierādīts, ka vienā hokeja spēlē viss ir iespējams. Daudz ap tieši šo izlasi tika runāts par to, ka jaunākā un arī vairāk 2008. gada čaļi ir. Kā tu šodien vērtētu viņu sniegumu? Nu, to, ko es teicu ģērbtuvē, es noņemu cepuru katra spēlētāja priekšā un lepojos ar viņiem, un viņi var būt lepni, jo kā nekā tas tik tiešām ir vēsturis šajā arēnā, kur ir 18+ tūkstoši skatītāji, vinēt Kanādu un šeit skanēja Latvijas himna. Es teikšu, ka man ar acis gandrīz bija slapjā vietā. Vai šī tev ir lielākā uzvara tieši kā galvenajam trenerim? Nu, vienā konkrētā spēlē es domāju, ka jā. Daudz emocijas esam iztērējuši, bet tūlīt pat jau spēle pret ASV. Ko tu vari teikt, kas jādara, lai arī tur būtu konkurētspējīgi? Nu, tas ir tas, ko es čaļiem teicu, ka mums bija komanda, es lepojos ar katru, bet šie 2 punkti mums neko nedos, ja mēs nedabūsim kā minimums vēl 2. Mums mazāk kā 24 stundas ir spēle jau ar tikpat meistarīgu komandu, ja ne vēl meistarīgāku. Un tagad, es teicu, šobrīd mēs priecājamies, galvas vēl labi, bet ķermeņus mēs sākam gatavot rītdienai. Nu, jo salīdzinoši ilgi mēs gatavojamies šim turnīram, bet tas formāts ir tāds, ka mēs grupas turnīru izspēlējam 5 dienās 4 spēles, tā kā tu tur nepaspēji acis parnišināt un grupu turnīrs ir beidzies.